Labrīt! Ceļu meklētājiem piedzīvoju meklētāju vadītāju, es nevismu dzirdu, un mums jādara. Ceļas, ka mums labi. Ja nedzirdēsiet, tad dodiet kādu zīmi man vai viestam. Liels prieks šodien būt kopā ar jums. Ceļu piedzīvoju meklētāju vadītāju, jeb kā man patīk jūs godāt cīņas meklētāju un problēmu meklētāju. Es domāju sākumā runāt ar jums par cīņu, par tēmu, ko es nesen runāju ar jauniešiem, bet tad es sapratu, ka jums nav jārunā par cīņu, jūs ļoti labi zināt daudzas lietas par to, un drīzāk varētu pastāstīt visiem pārējiem. Un tāpēc mēs šodien runāsim par kaut ko citu. Par kaut ko lielu un būtisku, tajā pašā laikā tā kā tas ir kaut kas liels un būtisks, par to ir diezgan daudz runāts. Bet katrā ziņā daudz lietas par šo tēmu mēs turpināsim mācīties vēl mūžībā. Un mēs nekad nevaram pārspīlēt šo lietu svarīgumu. Protams, jūs zināsiet, kas tas būs. Bet es gribu iesākt ar vārdiem no dziesmas, ko mēs tikko dziedājām. Tur bija viens tāds pantiņš. Vai ņems mani sev līdz, vai mani vadīs tu? Ja sirdi atver tev, vai drīkstu līdz tev iet? Un par šiem vārdiem mēs šodien runāsim visvairāk. Par mūsu lielo jautājumu. Vai tu ņems mani sev līdz, vai tu mani vadīs? Es skatījos pirms kādām pāris nedēļām, man bija jānoskatās priekš kādām mācībām, uz kurām man bija jābūt kāda neliela runa. Šī runa bija no TED. Vai kāds ir dzirdējis, kas ir TED? Transeiropas divīzija. Jā, bet Transeiropas divīzija nav tas, ko es šobrīd domāju. Man arī vienmēr saistīts ar Transeiropas divīziju, bet nē, es nerunāju par Transeiropas divīziju. Vai kāds ir dzirdējis, kas ir TED, ne kā Transeiropas divīzija? Tā ir angliski sauc kā ideas for spreading, jeb idejas, ko ir vērts pastāstīt visiem. Tad tur ir īsāks un garāks runas, tas ir tāds vesels pasākums, kur cilvēki, piemēram, 10 minūtēs uzstājas un pastāsta kādu ideju, kas viņuprāt ir vienkārši tāda ideja, un tur ir visdažādākās lietas par tehnoloģijām, par zinātni, par filozofiju un tā tālāk. Un šī bija runa par psiholoģiju. Un tur uzstājās kāda sieviete, kas, būdama tāda psiholoģija, zinātniece, ļoti, ļoti gudra un atapīga sieviete, runāja par to, kā viņa daudz gadus ir pētījusi, ka cilvēkiem vissvarīgākā ir šī sadarbība, vienotība savā starpā, connection angliski, un ka viss cilvēku būtība balstās šajā vajadzībā pēc būšanas kopā un pēc sadarbošanās. Un tad viņi šajos pētījumos atklāja vienu galveno lietu, kas traucē mūsu kopā būšanai, mūsu sadarbībai, mūsu vienotībai, cilvēku vispār savstarpējām attiecībām. Ja mūsu būtībā ir savstarpējās attiecības, un tam mēs esam radīti, tad ir viena galvenā lieta, kas tam traucē. Un šī lieta ir kauns. Kauns, jeb bailes no tā, ka man varētu neizdoties kauns, vai manī ir kaut kas tāds, kādēļ citi cilvēki negribētu ar mani būt kopā? Lielais jautājums. Ja es tev pastāstīšu šo lietu par sevi, vai tu joprojām gribēsi ar mani būt kopā? Ja tu redzēsi, kā man neizdodas tas, vai tu joprojām gribēsi ar mani būt kopā? Un kauns un bailes ir saskaņā ar šo psiholoģiju, visu mūsu nelaimi pamatā, jo, kā es te varētu šausmīgi, briesmīgi, garlaicīgi un vēl kaut kā norunāt šorīt un nebaidīties no tā, bet es baidītos, ko jūs par mani domāsiet un vai jūs mani vēl mīlēsiet, piemēram šādi. Un tas ir ļoti, ļoti interesanti, jo pati pirmā lieta, kas ienāca pasaulē līdz ar grēku, bija kauns. Un tad atkal pasaulīgie pētījumi pierāda Bībeles jau sen zināmās patiesības. Kauns. Ādams kaunējās no Dieva, viņš vairs negribēja Dievu redzēt. Viņš teica, es esmu kails un tāpēc es paslēpos. Bet viņš taču meloja, vai ne? Viņš nebija vairs kails, viņš bija jau laupās tur.
Viņš nebija ārēji, pēc izskata viņš vairs nebija kails. Viņam it kā nevajadzētu kaunēties. Te ir tās divas lietas, ārējais kauns un iekšējais kauns, kuru nekas nespēja atrisināt, nekādas lapas. Un to redz tikai Dievs. Ārējo kaunu mēs varam noslēpt, iekšējo kaunu mēs cenšamies noslēpt visu dzīvi, visādām maskām. Ādams mēģināja noslēpties aiz kokiem. Šī koka Dievs man nepamanīs. Muļķīgi. Mēs visu dzīvi to daram ļoti muļķīgi. Pēc brīža jūs sapratīsiet, kāpēc jums par to stāstu, bet klausieties uzmanīgi. Kauns, tas ir kaut kas, bailes, ir kaut kas ir raksturīgs pilnīgi visiem cilvēkiem. Tikai tādiem, kuriem pat vispār vairs nav nekādas empātijas un komunikācijas spējas, varbūt, ka vairs nav raksturīgs kauns. Un neviens par to negrib runāt, un jo mazāk mēs vēlamies par to runāt, jo vairāk mums tas ir. Šī lielā sāpīgā patiesība, varbūtība. Es neesmu pietiekami labs. Man liekas, neesmu pietiekami labs. Un mēs ļoti labi zinām šīs sajūtas, gan mēs, gan citos cilvēkos. Es neesmu pietiekami gudrs, es neesmu pietiekami labs vadītājs, es neesmu pietiekami apdāvināts, es neesmu pietiekami tuvu Dievam, es neesmu pietiekami. Un šī sieviete pētniece 6 gadu laikā, kamēr ilgi šis pētījums uzkrāja 1000 stāstu par kaunu, par ievainojumību, par tādām lietām no cilvēkiem. Un viņa teica, ka viņa sadalīja pēc tam cilvēkus divās tādās grupās. Cilvēkus, kuri jūtās labi un pārsvarā laimīgi, un tādus, kur nejūtās labi un pārsvarā nav laimīgi. Viņa teica, ka šai pirmai grupai cilvēkiem, kas ir laimīgi un kuri jūtas vērtīgi, viņiem ir ļoti, ļoti spēcīga un izteikta savas piederības un mīlestības izjūta. Citādāk sakot, tie, kuri jūtas vērtīgi, patiešām tic, ka ir mīlestības un piederības cienīgi. Viņi tic, ka viņi ir mīlestības vērti. Un savukārt tie, kas visu dzīvi cīnās un mokās ar savu vērtības apziņu, viņi neatrod sevī to sajūtu, ka viņi ir mīlestības un piederības cienīgi. Viņam vienkārši liekas, ka es neesmu pietiekami labs, lai man kāds mīlētu, cienītu un sauktu par savējiem. Un kad mēs skatāmies uz mūsu bērniem, mums to māca jau Bībele, ka mūsu uzdevums nav viņiem sacīt, tu esi perfekts, tu esi lielisks, tu esi ideāls, tev viss izdosies, kā reizēm to pasauli māca. Bet tu tāds neesi, bet tu tik un tā esi mīlestības un cieņas vērts. Un tā ir tieši tā vēsts, kas nāk no krusta. Tu esi grēcinieks, bet tik un tā. Tava cena ir man dzīvība. Tava cena ir Dieva dzīvības vērtība. Tava cena ir visaugstākā. Tas ir tas, ko mums stāsta krusts. Un es domāju par šo lielo semināru tēmu klubs kā evanģelizācijas vienība. Klubs kā evanģelizācijas vienība. Klubs kā labās vēsts vienība. Ko tas nozīmē? Ko tas mums var nozīmēt? Kādas tad ir cilvēka pašas lielākās dvēseles vajadzības? Un šis ir lielais jautājums. Kādas ir cilvēka lielākās dvēseles vajadzības, ko tad mums tiekties apmierināt? Mīlestība ir jau tāds mazliet nolietots vārds, bet es gribētu to nosaukt par vajadzību justies mīlestības un piederības vērtam. Un ja šī dvēseles vajadzība ir apmierināta, tad viss pārējās var apmierināt pēc tam izglītību, finanses, kaut kādas raksturu pilnveidošana un tā tālāk. Un šī ir ļoti, ļoti tāda liela un svarīga patiesība. Man vidusskolēni pa laikam uzdod kaut kāds jautājums, kas ir dzīves jēga, kas ir laime, un tad mēs tur filozofējam par iespējamām atbildēm, un tur ir ļoti populāra versija par to, ka laime ir nauda, un par to, ka laime ir katram sava, par to, ka laime ir slava. Laime ir darīt, ko tu gribi, spēlēt datorspēles, baudīt dzīvi, visas tādas versijas ir izskanējušas. Un es gribētu to definēt kā laime, jo es arī līdz ar viņiem esmu meklējuši, kas tad var saukties par laimi. Laime ir justies mīlestības un piederības vērtam. Un tad vienmēr lielais jautājums, vai cilvēks bez Dieva var būt laimīgs?
Un šī ir laba pārbaudas formula šajā laimes definīcijā, jo vismaz šķiet, ka daudz cilvēku bez Dieva ir laimīgi. Un īstenībā sanāk, ka var būt. Ja visi saprātējie cilvēki apmierina šo vajadzību un pārliecina cilvēku, ka viņš ir mīlestības vērts, viņš var būt laimīgs. Bet viņš nekad nevar būt tik laimīgs kā ar Dievu. Jo kādu vērtību tas piedod mīlestības un piederības apziņai, ka tu esi Dievu mīlēts un piederīgs Dievam. Tur tā apziņa uzreiz pakāpes par diezgan daudziem pakāpieniem, vai ne? Labi, šis ir tāds jautājums, ko es iegūju priekš sevis, bet paskatīsimies šodien uz divām lietām. Šis viss bija ievads, un mēs skatīsimies uz divām lietām. Pirmkārt, kā Dievs apmierina mūsu šo lielo vajadzību, ka mums būtu tā apziņa, es esmu mīlestības un cieņas vērts. Tā būs pirmā lieta, kā tad par to gādā Dievs. Un tad padomāsim, kā mēs varam par to gādāt. Priekš saviem bērniem, priekš savas komandas, priekš saviem līdzcilvēkiem. Un to apgūšu paši, noteikti mācēsim to pastāstīt saviem bērniem un iemācīt saviem bērniem. Tā vajadzētu. Un mēs aplūkosim daudzas rakstvietas, vairākas rakstvietas, tāpēc ņemiet noteikti savas bībeles, meklējiet līdz mani. Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka esot 5 veidi, kā likt kādam justies mīlētam. Vai jūs esat to dzirdējuši? Par 5 mīlestības valodām. Esat dzirdējuši. Tie, kas nav dzirdējuši, 5 veidi ir šādi. Kvalitatīvi pavadīts laiks, mīlestības darbi, mīlestības vārdi, dāvanas un pieskārieni. 5 veidi, kā cilvēkiem savās savstarpējās attiecībās likt justies mīlētam. Aicinu jūs ieskatīties kopā ar mani, kā Dievs šos 5 veidus ir īstenojis pret saviem bērniem, pret mums cilvēkiem. Un sāksim ar laiku. Kvalitatīvi pavadīts laiks. Sāksim ar Ieva grāmatu. Ieva grāmatā 34. nodaļā. Lasīsim par laiku. Ieva 34. Ieva 34. Redz, kāds 30% skatāmies leju savās bībeles. Un tur ir rakstīts 21. pantā. Viņa, kas ir Dieva, acis taču ir nomodā pār cilvēku gaitām, un viņš allaž redz visus viņu soļus. Tāda ir pirmā patiesība. Dievs allaž redz visus cilvēku soļus. Lasīsim Jeremijas 31. nodaļā. Jeremijas 31 un 3. Tas kungs man parādījās no tālienes. Es tev mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Tādēļ es pret tevi uzticīgi esmu saglabājis savu žēlastību. Dievs saka, mūžīgi es tev mīlēju. Pirms tapi pēc tavas dzīves visu laiku mūžīgi mīlestību. Viss laiks pieder tev. 32. psalms. 32. psalms. Un 8. pants. Es gavilēju un priecājos par tavu žēlastību. Jā, lasu 32. psalms, 8. pants. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu acis, kāpēc man patīk šis vārds nomodā. Nomodā nozīmē palikt nekad neaizmirst, palikt nomodā par kādu. Tad, kad, piemēram, vecākiem saslapst bērni, tad vecāki reizēm neguļ visu nakti un skatās nomodā, kā tam bērnu bija. Tas nozīmē viss laiks, pat laiks, kam būtu jābūt manam miegam, viss tiek atdot saviem bērniem. Un lasīsim 139. psalmu mazliet no tā, kas ir šajā jomā vispārākais no visiem. Dievs un laiks, ko viņš dāvā mums. Un te ir tik daudz tādu lietu. Ja Dievs zina,
mani visos sīkumos un pazīst. Un zini, ka es sēžu un ceļos un zinu manas domas un vai eju vai es guļu. Un visi ceļi viņam zinām, katrs vārds viņam zināms, visu laiku viņš ir no visām pusēm ap mani, visu laiku viņš tur pār mani savu roku, nevar nekur no viņa gara aizbēgt. Kāpj tur, Dievs tur ir, kāpj vēl kaut kur, Dievs atkal tur ir. Visu laiku viņš vada, visu laiku viņš tur, tad cik daudz laika Dievs velta cilvēkam? Visu laiku. Šis Bībeles rakstietis runā par to, ka viss laiks tiek veltīts cilvēkam. Un Jeremijas 33.3 vēl izlasīsim, ko jūs droši vien zina, tā ir arī tāda viegli atcerēties, kur tas atrodams un tiek saukt par ārkārtas zvanu uz debesīm. Jeremijas 33.3 ārkārtas zvanas uz debesīm. Piesauc mani, tad es tev uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. Piesauc mani jebkurā laikā, un es tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. Dievs vēlas pateikt, tu esi manu laiku vērts. Tev pieder viss mans laiks, un tu esi tā cienīgs, un tu to saņems. Un no šī viena jau mums vajadzētu būt pārliecinātiem, ka Dievs mūs mīl. Ņemsim nākamo mīlestības veidu, tās ir dāvanas. Dāvanas, vai Dievs mums kaut ko dāvina? Kaut ko. Skatīsimies. Jāņa 3.16 mēs jau zinām. Tagad skatīsimies 1. Jāņa 3.16. Bet Jāņa 3.16 arī jūs varat paturēt prātā, kur ir rakstīts kaut kas, ko Dievs mums dāvina. Pieskatīsimies 1. Jāņa 3.16. Jāņa 3.16. No tā mēs esam nokrituši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienāks atdot savu dzīvību par brāļiem. Mēs esam nokrituši mīlestību, viņš par mums ir atdevis savu dzīvību. Skatīsimies vēl Ebrejiem. Ebrejiem 2. Ebrejiem 2 un lasīsim 5. līdz 7. pantu. Šie ir apbrīnojami panti. Jo ne eņģeļu varā viņš atdevis nākamo pasauli, par ko mēs runājam. Bet kādā vietā gan kāds ir apliecinājis sacījums, kas ir cilvēks, ka tu viņu piemini, vai cilvēku dēls, ka tu viņu uzlūko. Īsu laiku tu viņus darīs mazāk par eņģeļiem, ar godu un slavu tu viņus vainagojas. Un tad, kur ir dāvas, gods un slava un nākamā pasaule. Šis 1. pants. Ne eņģeļu varā viņš ir nodevis nākamo pasauli, par ko mēs runājam. Kas ir cilvēks, ka tu viņu varā esi to nodevis? Vēl kaut kas, kas mums ir dots. Un vēl Jāņa 15 lasīsim. Jāņa 15. Un 13. pants. Kas ir slavena vārda. Nevienam nav lielāks mīlestības kā šī. Ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Vai Dievs mums kaut ko dāvina? Jā. Viņš dāvina visu. Tur ir gods un slava, nākamo lietu pasauli un visbeidzot pat dzīvību. Visas debesis ir atdotas. Un ja šī būtu vienīgā lieta, kā Dievs mums izrāda savu mīlestību, tad ar šo vienu pietikt. Mums jau ir laiks un dāvanas. Skatīsimies 3. lietu. Un 3. lieta ir mīlestības vārdi, apliecinājuma vārdi. Vai Dievs mums kaut ko saka? Tādu, ka mēs varētu domāt, ka viņš mums mīl. Ir kaut kas tāds, paskatīsimies dažas vietas. Skatīsimies Jesajas 43. Jesajas 43. nodaļa un 4. pants. Tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs, es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli. Tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Tie ir mīlestības apliecinājumi vārdi. Tie ir vārdi, kas cilvēkam pasaka, tu esi vērtīgs, tu esi cienīgs. Tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs tā, ka es visu kaut ko te dodu atlīdzībai par tavu dvēseli. Skatīsimies vēl. Jeremijas 2. nodaļa. Brīnišķīgi nodaļa. Jeremijas 2. nodaļa.
Un šeit ir tik interesanti vārdi. Kā jau reizēm praviešu grāmatās mēs lūk. Ej un kliedz Jeruzalemei ausīs, 2. pantā tas rakstīts. Tā saka, tas kungs, es atceros tevi, kad tu vēl plauki jaunības košumā un tālāk vēl visāds metafors. Es atceros tevi. Ej un kliedz Jeruzalemei ausīs. Ej un kliedz Madarai ausīs. Ej un kliedz ausīs Reinim. Ej un kliedz ausīs. Es tevi atceros, tu esi dārgs un vērtīgs. Nevis tikai ej pasaki viņam, ka viņš man ir dārgs un vērtīgs, bet ej un kliedz ausīs, lai viņš beidzot to saprot. Jā, Dievs saka mīlestības vārdus. Un izlasīsim vēl 3. rakstvietu Cepānijas grāmatā un 3. nodaļā. Cepānijas. Cepānijas 3. nodaļā. Un 7. pants. Nē. Kaut kas nav pareizi. Labi, dosimies pie nākamā. Nākamais ir darbi, mīlestības darbi. Kaut kādas lietas, ko Dievs dara. Vai ir tādas lietas, ko Dievs dara, ka mēs varam saprast, ka viņš mūs mīl? Nu, visas iepriekš minētās, bet pastīsimies vēl Jesajas 42. nodaļā. Jesajas 42. un 16. pants. Ko Dievs dara, lai parādītu mums savu mīlestību? 42, 16. Es vadīšu aklus pa ceļiem, ko te agrāk nepazinu, pa takām, kas tiem bija svešas. Es darīšu tumsību viņa acīm par gaisu un nelīdzenu un par līdzenu ceļu. To visu es darīšu un no tā neatkāpšos. Jāņa 14. Jāņa 14. nodaļa. Un 13. pants. Un visu, ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu, lai tā tik pagodināts dēlā. Visu, ko jūs lūgsiet, visu to es darīšu. Kaut kas jādara, lai parādītu jums, ka es jūs mīlu, es to visu darīšu. Jozua 24. Jozua 24. nodaļa. Un 17. pāns. Jo tas kungs, mūsu Dievs, ir tas, kas mūsu tēvs ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. Kādas lielas zīmes viņš ir darījis mūsu acu priekšā un mūs sargājis visos ceļos, pa kuriem viņš mūs ir vadījis. Un tāpat visu to tautu vidū, kur zemi mēs esam gājuši. Izraēla tauta saka, kādas lielas zīmes Dievs ir mūsu acu priekšā darījis. Un visur viņš mums ir sargājis, kuriem mēs esam gājuši. Kaut kas, ko Dievs dara. Skatīsimies vēl psalmos. 40. psalms un 6. pants. Liela ir tavu darbu, kungs, mans Dievs, ko tu mums labad esi darījis. Un diženas ir tavs svētība pilnās domas par mums. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīgi. Kad pūlosos izteikt un pasludināt, es nespēju to saskaitīt. Un šis ir, mēs varētu skatīties vēl pantus, bet šis ir tik brīnišķīgs apkopojums. Es vienkārši nespēju saskaitīt tavas mīlestības darbus turpmāk. Un atkal, ja Dievs mums mīlestību izrādīja tikai caur dažādiem darbiem, ko viņš dara, tad ar to vien jau mums liktos pār mēru, cik liela var būt mīlestība. Vēl ir kaut kas pēdējā mīlestības valoda, un tie ir pieskārieni. Kā jums liekas, kā ir ar šo? Bet Dievs taču nav šeit kopā ar mums. Pastīsimies dažas rakstvietas. Jesajas 42. nodaļa, vēlreiz. Un 6. pants. Tur Dievs saka, es, tas kungs, tevi aicināju taisnībā. Ņēmu tevi pie rokas,
un pasargāja, un tevi iecēlu par derību tautai un par gaismu citām tautām. Dievs saka, es tevi ņēmu pie rokas. Un tā Bībelē ir teikts reiz vien, vai ne? 139. psalmā arī ir, nešķirsim nemaz, tur ir rakstīts, ka Dievs mūs tur ar savu labo roku, stipri tur ar savu labo roku. Pastīsimies vēl Jāņa 10. nodaļā. Jāņa 10. un 28. pants. Kur Jēzus runā par avīm un par labo ganu. Un es tām dodu avīm, es dodu mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Un tad liekas, vai tas nav tā mazliet metaforiski, jo mēs taču nejūtam īstenībā Dievu pieskārījumus. Un jā, tur ir šīs frāzes par to, ka viņš mūs tur savā rokā un nekad nelaidīs vaļā. Bet sakiet man, ka jūs neesat izjutuši Dievu pieskārījumu. Es domāju, ka jūs esat, tad jūs šeit nesēdāt. Jūs varētu daudz kur sēdēt, bet šeit jūs nesēdāt, ja jūs nebūtu izjutuši Dievu pieskārījumu. Mēs zinām, kā tas ir, ka Dievs ne tikai pārliecina mūsu prātu un iedrošina mūsu sirdi, bet pieskars mums. Kas tas ir par pieskārību un ko tas nozīmē? Tā mēs redzam, ka Dievs visās 5 mīlestības valodās runā pārliecinoši, runā pār mēru. Viņš tiešām zina, kā to darīt. Kas ir tas, kā mēs caur šīm 5 valodām varam savus pusauģus pārliecināt, ka viņi ir mīlestības un piederības vērti? Un paskatīsimies katru no šīm lietām. Jo tas ir labākais, ko mēs varam dot, un tas, kas viņam ir visvairāk vajadzīgs. Kas mums šeit ir? Mums ir mīlestības darbi. Darīt labu un mācīt darīt labu, un es zinu, ka to mēs jau darām. Viss mūsu kalpošana praktiski ir mūsu mīlestības darbi mūsu bērniem. Un mēs zinām, ka viens no lielākajiem mīlestības darbiem, ko mēs varam bērniem izdarīt, ir atbildības uzticēšana viņiem. Dot viņiem to piederības sajūtu dēļ atbildības, ko mēs viņiem uzticam. Kas viņiem vairāk par jebko citu dod sajūtu, ka es esmu vajadzīgs. Es esmu šeit piederīgs. Viņiem ir kāda atbildība. Pieskārieni. Ko jūs domājat par pieskārienu mīlestības valodu, kā skolotāji bērniem? Ja jums ir piedzīvojumi meklētāji, tad ņemiet viņus klēpī, apmīļojiet, tas ir ļoti svarīgi. Ja jums ir pusauģi, lūdzu, nedariet to. Protams, ka ir pusauģi, kas joprojām gribēs iet jūs klēpī, bet lielākā daļa no mums ar saviem pusauģiem, ja mēs centīsimies viņus laiku apķert un samīļot, tad viņi neietīsies priecīgi, jo viņi ir pusauģi. Bet tas nenozīmē, ka viņiem nav vajadzīgs kaut kāds fizisks kontakts. Viņi, varbūt labprāt ar kādu no jums izkautos, tā draudzīgi, vīri. Viss no mums nevarēs to realizēt. Bet vīrieši skolotāji droši vien zina arī, cik reizēm pusauģiem tas ir svarīgi. Kaut kādas spēka, paņēmieni, draudzīgi. Bet viena lieta, ko es noteikti minēju, ar vienaudžiem gan ir svarīgi savā starpā. Ne tikai izskauties, bet arī apskauties, arī sadoties rokās un darīt tādas lietas. Protams, ka Latvijā latviešiem tas patīk mazāk kā visiem citiem, bet pilnīgi noteikti jauniešiem un arī pusauģiem ir svarīgi kaut kādi brīži, kad viņi ir saķērušies visu. Kad jūs dziedat stāvam blakus mēs, lieciet viņiem sadoties rokās un stāvēt tā. Lieciet viņiem lūkšanā aplikt rokas ap pleciem. Varbūt kādiem braurīgākiem vai līderiem, vai kuriem tāpat viss labi tajā brīdī tas liksies. Kas te jādara, bet būs daži, un tas nozīmēs ļoti daudz, ka viņi stāv saķērušies savā starpā. Jā, tas ir par pieskārieniem. Dāvanas. Kas ir tas, ko mēs dāvinām? Jūs zināt ļoti labi.
Es zinu no savu klubu vēstures un no savas vadītājas dāvinām vienkārši to apziņu, ka nekas jau nepieder mums pašiem. Mūsu degviela mums pašiem nepieder, pieder arī mūsu pusauģiem, kuriem ir jādodas ceļojumā kopā ar mums. Mūsu māja, kurā pusauģiem ir jāspulcējas pēc dievkalpojuma, lai pavadītu brīdi sadraudzībā, nepieder mums pašiem. Mūsu kartupeļi mums pašiem nepieder, mūsu pankūku mīklu mums pašiem nepieder. Viss tas ir vajadzīgs mūsu pusauģiem. Un jums ir stāsti miljoni par to, kas ir viss šīs lietas, kas pusauģiem kādam brīdī var būt tik ļoti svarīgas, kā jūs miltu, nolas un piens pēc garbāgājiem pankūkām. Bet tad ir divas, manuprāt, tās visnozīmīgākās lietas, kas varbūt nevienmēr nāk tik automātiski, un kur mums ir vairāk jāpiedomā pie tām. Un tās ir laiks un vārdi. Mūsu laiks. Interesanti ir tas, ka mīlestības valoda nesaucas laiks pats par sevi. Tā saucas kvalitatīvs laiks. Kvalitatīvs laiks. Un šī ir mūsu smagā darba daļa. Šī ir tā daļa, kurā mēs strādājam, lai nodarbības būtu kvalitatīvas. Šajā gadā, šī mācību gada sākumā skolā, es izlēmu, ka es izvirzīšu par savu prioritāti pār visām lietām, par ko skolā var domāt un kas varētu būt svētīgi un labi, kvalitatīvas stundas. Es domāju, ka lai kas pēc stundas man būs kvalitatīvas. Jo es sapratu, ka es nevaru mudināt un iedvesmot bērnus veidot kvalitatīvas dzīves, ja viņi neierauga kaut kādu mazo piemēru kvalitatīvai nodarbībai, sauksim to tā. Jūs saprotat šo domu? Tas ir kā mini parauga demonstrējums, kā kaut ko veidot kvalitatīvu. Ka mums ir izveidot maz tāda nodarbība, kurā ir labi padomāts, kurā par to, kā mēs izkustēsimies, par to, kā mēs jautāt, par to, kā smiesimies, par to, kā domāsim, un dažādi šīs lietas. Un no mums mācoties, kā mēs esam ieguldījuši, lai šis laiks, ko mēs pavadām kopā, būtu kvalitatīvs. No mums mācoties bērni domā, es arī veltīšu laiku, lai kaut ko veidot kvalitatīvu. Varbūt es varētu veidot kvalitatīvu savu dzīvi. Bet es redzu, kā šim manam vadītājiem izdodas kaut ko izveidot, labu un kvalitatīvu. Un šis ir atkal stāsts par to, ka bērni mūs sūta ieskrieties ar mūsu pamācībām, viņiem ir vajadzīgi piemēri, un šis ir piemērs, ko mēs varam rādīt. Kvalitatīvs laiks, katram brīdim, ko mēs pavadām mācībās, mūsu speciālajās nodarbībās, tieši tad, kad ir nodarbība. Izveidosim to par kvalitatīvāko brīdi, uz ko mēs esam spējīgi, uz kuru vadīšanu mēs esam spējīgi. Tas būs padarīts, ka mēs varēsim arī improvizēt, dzert tēju, dzert pankūkus 3 stundas, bet tam brīdim ir jābūt ļoti kvalitatīvam. Un tad pēdējā no šīm mīlestības valodām vārdi. Ak, Dievs, cik tas ir svarīgi, vienkārši un piemirsti. Vārdi. Teikt mūsu pusauģiem, ka viņi ir lieliski, vērtīgi un svarīgi līdz brīdim, kamēr viņi notic. Jo pusauģiem ir tāda raksturīga iezīme nenoticēt pēc pirmajām 100 reizēm. Es atceros, kad es biju pusaudze, un es nebiju tāda ļoti tipiski raksturīga pusaudze, kas par kaut ko sacautos un kaut kādas tādas lietas darītu. Bet es atceros, cik svarīgi man bija vārdi, un arī jums ir vārdi, kas joprojām ir palikuši atmiņā, ko kāds mums ir pateicis. Es sāku rakstīt grāmatu, tāpēc, ka man vienreiz latviešu valodas skolotāja vienā konsultācijā, kas rakstīja domrakstu, pateica man, es rakstīju, viņa pacēla acis, es redzu, un skatās uz mani. Viņa tā pasmēja, viņa saka, tu tik labi izskaties, kad tu raksti. Es domāju, aizgāju mājās un nākamajā vasarā sāku nodarboties ar rakstīšanu. Kaut kā tā es. Es atceros, kad es ceļu meklētājos augu un arī mēģināju atrast savus draugu bariņus un
Un brālis tur jau sen ar visiem draudzējās, un es vēl tā pa savu klubiņu tikai kaut ko lēnām. Tad es mēģināju ar savu draugu Variņu, un es to atradu Siguldā. Un viens no iemesliem, kāpēc es tur ātrāk kā visur citur sajūtos droši un labi, viņam bija tas ieradums teikt, ka brīdim kaut kāds, tu esi lielisks, tas tik forši, tā vienkārši tāda vārda, tāda cilvēki. Grūti dzīve, kā jau visur reizēm iejoties, reizēm neiejoties, bet reiz dienā kāds tev pasaka, bet tu esi forši. Un es atceros, cik daudz man tas nozīmē. Tad būs vēl trešais piemērs. Pusauģiem ir raksturīga liela nepārliecinātība, lai kā viņi censtos tēlot lielu pārliecinātību. Un es ļoti labi atceros, ļoti specifiski lieta šī, bet arī tas jums ir saviem pusauģiem jāsaka, tas viņam daudz dos pie pārliecības. Es atceros, kā mēs bijām, jau īstenībā tādi vecāki pusauģi kādā nometnē, ne ceļu meklētāji, bet kādā citā jauniešu pasākumā, un tur bija attiecību seminārs. Un laikam mēs pirmo reizi bijām aizgājuši uz attiecību semināru, mēs jau bijām tādi salīdzinoši jauni un tā, un tur šis atraktīvais vadītājs, tāds vīrietis, viņš daudz jokoja, un viņš pašā sākumā saka, paceliet rokas, kur vēlas apprecēties. Mēs tur kaut ko prapājām, un citur ceļu, un saka, kas, kur vēlas apprecēties? Jā, es pacelu rokas. Un es tagad pacelšu rokas, un viņš tā labi, viņš pēc nolaist, un viņš saka, ziniet, kas ir? Jūs visi arī laimīgi apprecēsieties. Un es atceros, mēs tur sēžam tā, jā, tiešām. Neviens nekad to mums nebija teicis. Protams, ka tas tā parasti normāli notiek, tā, bet bieži vien pusauģi prātā tas neienāk, ka tiešām tas varētu notikt ar viņu. Ka viņš varētu tiešām būt laimīgs tajā jomā, un tajā jomā, un tajā jomā. Tas vienkārši, nē, es taču, tā, es vēl meklēju, skatos, kas man izdosies, neizdosies, ka viss neizdosies. Tā, pusauģi romās un mazliet. Un ir tik ļoti svarīgi, ka mēs sakam atkal un atkal un atkal un atkal un atkal. Tu esi vērtīgs, tev tik labi izdevās, kā tev tas sanāca? Cik labi, ka tu te esi un redz, tev tāds talants, tev tas izdosies. Un padomā, pēc 10 gadiem tev būs ko tu gribi sasniegt. To tu visu arī sasniegs. Tas viss ir tik ļoti būtiski un svarīgi. Un tad ir vēl viens piemērs no manas dzīves, bet šis stāsts ir jau kaut kur stāstīts vairāk kārt, tas man liekas viens no tādiem spilgtākajiem stāstiem no pagājušā gada un no mana darba skolā, un daži no jums jau šeit ir to dzirdējuši. Un tas ir par kādu skolēnu, kurš ir tāds pēc dabas ļoti bravūrīgs un ciets, un kas viņu neinteresē, un viņš mācās, un viņš ir tāds vēsais, tāda vēsuma klasē, un tāds ļoti bezsvarīgs skatījums, kur gribas tikai dusmoties. Reiz viņš man pastāstīja, cik man pastāstīja tādu cilvēku, ka viņš nemāca ko stāstīt, vienkārši izmest kaut kādas frāzes. Es pēkšņi saprotu, ka ir ļoti, ļoti patiesas viņa dzīvē. Tad viņš reiz pateica, ka viņa dzīvē nekā nav. Ka viņam viss ir izgāzies. Un viņam nav ģimenes, nav draugu, nav izdošanās nekur. Un kopš tās reizes viņš man tā ļoti iekrita sirdī, bet es nezināju, ko ar viņu darīt. Jo viņš ir vēsais, vienaldzīgais, bravūrīgais jauneklis. Un es esmu kaut kāda jauna skolotāja, kurai nav nevienas tēmas, par ko varētu ar viņu runāt. Nekas, kas interesē viņu, neinteresē mani, kas interesē mani, neinteresē viņu. Viņš ir augsts un ciets, un tur būtu jābūt, varbūt jānāk kādam no jums, cemeklētāju vīriem, vadītājiem, un jāpasaka, hei, kas ir, ko šeit ir? Bet tas nav priekš manis. Es domāju, ka bezcerīgi, man tik ļoti sāp sirds par viņu, bet es zinu, ka man nav nekā, ko es viņam varētu pievilkt. Un tad viņš reiz man raksta kaut kādu darbu, un viņš uzraksta, un es domāju, kaut varētu ar viņu pārunāties, bet es zinu, ka nebūs. Un viņš ir pabeidz, tur ir izdevies, un tas pasaka, ka tur ir labi izdevies, un tā. Un es domāju, es vienkārši viņam pateikšu, kā ir. Un es viņam saku, zini, man tas ir labi, ka tev tagad ir laba atzīme, bet man neinteresē tavs atzīmes. Es gribētu, lai tu būtu laimīgs savā dzīvē. Man tik ļoti gribētos, lai tu būtu laimīgs. Un kopš man pastāstīja, kāds ir tavs grūtības, es nevaru to aizmirst, un kā es gribētu tev palīdzēt. Es vienkārši gribu, lai tev būtu laimīga dzīve.
Bet mans brīži viņš piecēlās un bravūrīgi izgāja ārā. Nekāda jēga, protams, no tā nebija, bet es jums pateicu. Un viss atlikušais pusgads kopš šī notikuma ir bijis kā milzīgs un arvien pieaugušs pierādījums tam, ka viņš to dzirdēja gan. Un viņam tas nozīmēja gan daudz ko. Vispirms viņš atnāca uz pasākumus, kur viņš uz vasaras darbiem, kas viņam bija obligāti, pat nekādas sankcijas par neierašanos nav, un audzinātāji bija pilnīgi pārliecināti, ka viņš neieradīsies, un nedēļas vidū, kas ir vēl bezjēdzīgāk, jo, ja reiz nāca uz visu, tad uz visu, nedēļas vidū nekāds jēgas ierasties, un pēkšņi atverās durvis, un viņš iesojo klasē, apsēžās un skatos. Un es skatos uz viņu un domāju, ko viņš te dara? Viņam nekas nav par to, ka viņš ir atnācis, nebūtu atnācis, arī nekas nebūtu. Ko viņš te dara? Un viņš skatās uz mani ar to savu atklāto skatienu. Es domāju, par ko mēs varam parunāt, es nav par ko parunāt. Nu, labi, viņam dod to darbu, kas oficiāli būtu jādara. Viņš tur noklausās visas instrukcijas un pastāv. Es negribu to darīt. Ko tu esi atnācis? Un tad tā laimīgi ienāca daži citi skolēni, ar kuriem mēs kādu pusstundu vai stundu runājamies un jokojamies, un viņš iesaistījās sarunā. Tas bija kā glābiņš, jo mums visiem bija jautri, bet mums divi tā nekad nebūtu bijis jautri. Es domāju, ka Dievs arī tur iejaucās. Un tad tādi vairāki vēl notikumi, kur viņš uzrodās pēkšņi manā klasē. Viņam ir brīvstunda, viņš vienkārši ienāk pie citas klases, paralēli klases stundā un pavada tur visu stundu. Bet atšķirībā no savām stundām viņš ir kluss, viņš ir draugs, viņš ir tāds, viņš ir tik laimīgs, viņš ir atnācis un vienkārši pavada visu stundu manā klasē, kamēr varētu sēdēt un ēst kafejnīcā un tusēties ar saviem draugiem. Un visu laiku atkal un atkal tādi pierādījumi. Un visu laiku arī kaut kādi tādi mēģinājumi, pusaudziski mēģinājumi arī pievilt un pārbaudīt, vai es kādreiz pateikšu. Ej tomēr to, tomēr tev neizdodas. Visi raksta dzējojis par vasaru, viņš savai uzrakstā ļoti rupju, nedod nevienam, nerāda nevienam, vai es. Bet es jums parādīšu skolotāju, atnes, un es izlas pirmās 2 rundas. Viņš izrauj no rokām un aizskrien. Nākamā dienā saka, skolotais rakstīja jaunu dzējojumu. Visu laiku tā notikuma. Man jau nav arī tagad, ko viņam piedāvāt kā kaut kādām draugam. Bet es viņam vienkārši pateicu, kā ir, ka man ir svarīgi, lai viņš būtu laimīgs. Un viņš izrādīja visām iespējamām pazīmēm, ka viņu neinteresē, un viņš nav to dzirdējis. Un tagad pats sev nemanot ar visām iespējamām pazīmēm, turpina apliecināt, ka ir dzirdējis. Mēs varam pieļaut ļoti daudz kļūdu savā darbā, bet mēs nevaram kļūdīties mīlot. Mēs nevaram kļūdīties mīlestībā. Mēs bieži varam nezināt, kā komunicēt, kā piekļūt. Bet mīlestība var saost. Tas ir kaut kas, ko tu vienkārši viņai ir kaut kāda specifiska smarža vai kas. Viņi vienkārši sajūt, ja viņi ir, tad viņi nostrādā. Bet ja tur ir pieļauts 100 kaut kādas kļūdas, bet tam visam caur aužas mīlestību, to vienkārši sajūt. To vienkārši nevar noslēgt. Un jā, nepagursim, jo tieši tie, kuriem visvairāk ir vajadzīga mūsu mīlestība, nevis nekad, bet visilgāk mums nepratīs dot to pretī. Tieši tie, kas paši neprot to dot, tiem visvairāk ir vajadzīga mūsu mīlestība. Viņi visvēlāk iemācīsies pateikt paldies, un varbūt pat, ka tas nenotiks nekad. Tiem, kuriem ir visvairāk, kuriem visvairāk mēs esam vajadzīgi, tie mums arī visvairāk darīs pāri. Tāds ir tas pusauģu paradoks. Viņi dara pāri tiem, kam viņi ir pieķērušies. Ne jau visi, bet tie pusauģi, kuriem ir problēmas. Jo tur ir tā vēlēšanās pierādīt pašiem sev, ka neizdosies arī šoreiz. Es nokaitināšu arī šo pieaugušo, un arī viņš man aizdzīs prom. Tā būs. Es zinu. Un es tagad mēģināšu to pierādīt sev un tev. Apakšā ir tā trauslā cerība. Kaut šis pieaugušais nepieviltos manī. Kaut viņš man tomēr noticētu. Bet es pierādīšu, ka tā nenotiks, ka es esmu slikts, ka es neesmu pietiekami labs, lai man mīlēts. To pierādīšu. Kaut man neizdotos. Tāpēc nepagursim.
jūs varat mīlēt savus pusauģus. Bet kā jūs klubs, kā evaņģelizācijas vienība var mīlēt pasauli sev apkārt? Tieši tāpat. Viss šīs lietas, par kurām mēs šodien runājam, jūs strādājat ar ļoti dažādiem bērniem. Dažiem tie ir šie bērni, kur jums centīsies pierādīt, ka jūs nesat viņiem vajadzīgi. Bet citiem arī ir jau lieli jaunieši, kas jau ir jūsu sabiedrotie. Pastāstiet viņiem arī, kā tas darbojas. Mums ir jāmāc bērniem, kā tas darbojas. Kā mīlestība vispār darbojas un kāpēc daži ir ļauni. Ne jau tāpēc, ka viņi tādu gribētu būt. Neviens tāds negrib būt. Tāpēc, ka nav citas pieredzes. Mums ir jāmāc bērniem, kā tas izskatās. Es jums pastāstīšu pavisam īsi kādu stāstu, ko redzēju vakardien. Kas ir vēl viens pierādījums tam, ka pasaules pētījumi lēnām velkas nopakaļ Bībeles patiesībām, kas jau sen ir pateikts, un tad pasauli, tā ir! Nu jā, Bībele jau sen tā māca. Bet šī ir vēl viena lieta, ko pasauli ir atklājusi. Ļoti interesanti. Viena no lietām, par ko skolēniem vairāk tiek strīdēties, ir par laimi un naudu. Man ir bijušas bezgalīgi daudz diskusijas par to, vai laimi ir naudā vai nav, un skolēniem parasti patīk diskutēt par to, ka laimi ir naudā. Jo viņiem pašiem vēl īpaši daudz naudas nav, un viņi nav piedzīvojuši, ka tur tukšums vēl lieta. Viņiem liekas, ja tikai man būtu nauda, tad tas ir pasaules valdības. Un tad es redzēju ļoti interesantu atkal šo TED nozīmīgu ideju runu par to, ka jā, laime ir naudā. Laime tiešām ir naudā. Un pētījums bija par to, kā ir jāizmanto nauda, lai tu būtu laimīgs. Un ļoti tāds ar ļoti bagātīgu, ļoti daudziem, daudzās valstīs ar daudziem respondentiem tāds milzīgs pētījums veikts par to, kā tērēt naudu, lai tu būtu laimīgs. Pētījums notiek šādi. Mēs ejam pa ielu, satiekam kādu cilvēku, vai tu gribētu piedalīties pētījumā? Jā, ļoti labi, tev 20 lati, un tev tieši šodien ir jāiztērē priekš sevis, savām vajadzībām. Un lūdzu, tev 20 lati, un tev tiešām ir jāiztērē savai komandai, visiem citiem. Mēs noskaidrojam, kā jūs paši domājat dienas sākumā, vai jūs esat laimīgas vai nē, un vakarā mēs jums jautājam vēlreiz, kā tad jūs jūtaties? Un pārliecinoši spēcīgi šie statistiskie pētījumi tīri, kā naudas tērēšana citiem, tiešām padara cilvēkus laimīgus. Un tur smieklīgākais bija par kaut kādu futbola komandu vai kaut ko tādu. Jo viņš teica, lai mums kurām komandām tas darbojas, bet ne uz futbola komandām. Bet nē, mēs izpētījām arī futbola komandas. Mēs iedevām kaut kādus, cik tur latus katram futbola komandas loceklim tērēt uz sevi, un citā komandā tērēt viens uz otru. Visu nākamo mēnesi tērēt naudu viens uz otru. Un līgas beigās uzvarētāju komandas bija tās, kuras tērēja naudu cita uz citu. Un tas nav ar vienu kaut kādu komandas tāds apjomīgs pētījums, kas pierāda, ka tas radikāli izmaina cilvēku attiecības ļoti. Un tas mums ir jāstāsta mūsu ceļmeklētājiem. Dosim, iesim uz ārā pasaulē un dosim. Un mēs, kā vadītāji, esam tie, kas nodrošina iespējas. Tad mēs norganizējam tādu labdarības pasākumu, tad tādu labdarības pasākumu, tad tādu, un dodam savam pusauģiem iespēju izmēģināt, kā tas ir darīt laimīgus citus. Un viņi būs priecīgi piedalīties šajā eksperimentā un atklāt, ka veids, kā darīt laimīgus citus, kā darīt laimīgu sevi, ir darīt laimīgus citus. Un visbeidzot, izlasīsim vēl divas raksturvietas no Bībeles, kas man šorīt īpaši iekrīt sirdī par piederību, par mīlestību. Mēs runājam par dažādām lietām, kas cilvēkiem liek justies mīlētiem, kas viņiem liek justies kā savējiem. Un šīs visas lietas darot, mēs viņam dosim daudz. Un tagad pastīsimies vēlreiz, ko Dievs mums ir pateicis. Jo reizēm mums nav līdzās neviena, kas pateiktu mums, tu esi mīlestības cienīgs. Reizēm mums nav neviena, kas mums nodrošinātu šo pirmo vajadzību. Bieži vien ir. Es ceru, ka šeit ir. Es ceru, ka jūs viens otram sakat un izrādat un apskaujat un uzdāvinat līdzājumu maizītes
Un tas tev bija jādara. Pavadīt laiku kopā. Es ceru, ka jūs šeit viens otram šo vajadzību apmierināt. Bet jūs zināt, ka ir brīži, kad mums neviens neapmierina. Ir kādi brīži. Citam mazāk, citam vairāk. Un tāpēc mums ir Dievs, kurš pārliecinoši to apmierina. Un lasīsim Ebrejiem 2. nodaļā dažus īpašus pantus. Ebrejiem 2. No 10. panta lasīsim. Jo tam, kur dēļ viss ir un caur ko viss ir, kas daudz bērnu vada uz godību, tam pienācās viņu pestīšanas iesācēju ciešanās padarīt pilnīgi. Jo kā tas, kas svētī, tā arī tie, kas tiek svētīti, viss ir no viena. Tāpēc viņš nekaunas to saukt par brāļiem. Sacījums: es sludināšu tavu vārdu saviem brāļiem un draudzes vidū tev dziedāšu slavas dziesmas. Un atkal es paļaušos uz viņu, un atkal, lūk, šeit esmu un bērni, ko Dievs man devis. Bet tā kā bērniem ir asins un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves var, tas ir vēlmu, un atsludinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Jo viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzīvumu. Tāpēc viņam visās lietās bija jāto brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būt uzticams augstais priesteris Dievu priekšā salīdzināt tautas grēkus. Visi šie panti, kas runā par Jēzu, kas saka, 16. viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzīvumu. Kas saka, Jēzus atnāca, lai visās lietās kļūtu viņiem līdzīgs. Viņš nekaunas mums saukt par brāļiem. Viņš saka, jūs esat savējie, jūs esat tie, kuriem es atnācu būt līdzīgs, jo jūs esat tā vērti, jo es jūs mīlu, jo jūs esat mīlestības un cieņas vērti. Es atnācu jums to apliecināt. Es nekaunos, jūs esat mani brāļi. Un vēl no vecās darības Jeremijas 3. nodaļā lasīsim. Šī būs pēdējā rakstība. Jeremijas 3. Šeit ir vairāk brīnišķīgi panti. Mēs lasīsim 3 no tiem. Vispirms būs Jeremijas 3. nodaļā 1. pants. Un viņš turpināja. Jeremijas grāmatas sākums ir tāds diezgan smags un depresīvs. Tiek runāts par visiem Izraēla tautas grēkiem. Un reizēm tas, kas mums vairāk attur noticēt, ka Dievs mūs mīl un līdz ar to būt laimīgiem, ir mūsu grēki. Mēs zinām, ka mēs esam aizgājuši prom. Un tad šie panti. Un viņš Dievs turpināja. Kad vīrs atlaiž savu sievu un aiziet pie citu vīru, vai viņš var atkal to ņemt atpakaļ? Bet vārdu zeme netiku saņemdēm. Bet tu, es netiku bijusi ar daudziem, taču atgriezies atkal pie manis, saka tas kungs. Tu esi bijis neusticīgs. Tu esi grēkojis, tu esi aizgājis, tu esi atvairījis no spēku, tu neesi bijis uzticams kalps. Bet atgriezies. Tas tur nevar notikt, un tas nebūtu loģiski, ka vīrs tur ņem savu sievu apakaļ un kas tur, bet tu atgriezies. 14. pants. Tikai atzīsti savu noziegumu, ka tu esi apgrēkojusies par to kungu savu Dievu un šurp turp skraidījus pie svešiem dieviem. Tikai atzīsti un atgriezieties jūs atkritēji bērni, saka tas kungs, jo jūs esat mans īpašums un es jūs atgriežu Cijānā. Tas ir tik interesanti, ka Dievs tad, kad cilvēki viņu nokaitinājuši ar saviem grēkiem, ar savu ļaunumu, ar alkiem, ar atkrišanu, viņš saka, jūs esat mans īpašums, atgriezieties. Un 19. pants. Es gan domāju, es tev pieņemšu dēlu vietā un viešķiršu tev brīnišķīgu zemi, pašu vērtīgāko visu cilvēku pasaules īpašumu. Un es domāju, ka jūs mani saucat par tēvu un manis neatkāpsieties. Tālāk sako pantikam, bet jūs nebijāt neuzticīgi. Bet šis ir Dieva plāns, un joprojām tas ir spēkā, tas ir piedāvājumā. Es domāju, hei, es jūs pieņemšu dēlu vietā.
Un ko vēl es varētu darīt? Es mums brīnišķīgi zemi piešķiršu. Pašvērtīgāku, jā. Un es domāju, jūs man sauksiet par tēvu. Jā, tas man nozīmēs tik daudz. Un no manis neatkāpsieties. Dievs skaidri saka, labākais, ko es gribētu sagaidīt, ko es gribētu piedzīvot, un tas, ka jūs man teiktu, jūs man vairs neatkāptos, jo jūs esat mīlestības un biedrības un cieņas vērti. Un tagad ar šo apziņu, mīļie cīņas un problēmu meklētāji, ar šo apziņu, ka jūs esat mīlestības un cieņas vērti. Lai tā grēka sakne, kas saucās kauns un bailes, ka es neesmu pietiekami labs, kā vadītājs priekš saviem pusauģiem, lai tas mūs nesastindzina. Dievs saka, tu esi vērts, tu esi tā vērts, es tevi izraudzīju. Es atceros, kā mums reiz teica vienās mācībās, mums mācīja par publisku uzstāšanos, un šis lektors stāstīja, ka tad, kad mēs aizējām auditorijas priekšā, tad vienmēr liekas, vai es varēšu kaut ko. Un viņš teica, paturiet prātā domu, ka tas, kas jūs uzaicināja, teica, tu varēsi. Es tev uzskatu par kompetentu. Un šī doma liekas tāda smieklīga, bet tāda patiesa. Un jūs izraudzīja Dievs. Dievs jūs izraudzīja, jo viņš izdomāja, šis cilvēks ir atbilstošs. Varbūt viņam nav tas un tas, bet to es došu. Tā ir man darīšana. Viņš bija pieejams, un es viņu izvēlējos. Es viņu izraudzījos, viņš būs īstais šajā pilsētā, vadīt šos bērnus, mācīt viņam to un to. Es izraudzīju. Kas jūs varētu padarīt nekompetentus, ja Dievs teica, jūs esat kompetenti? Kas jūs varētu padarīt nepietiekami labus vadītājus, ja Dievs teica, tu man šeit būs mans vadītājs? Jūs esat mīlestības, piederības un cīņas vērti. Un tagad ar šo apziņu, bez kauna, bez bailēm, pārlieciniet savus bērnus, ka viņi ir mīlestības un cīņas vērti. Vispirms no jums, no saviem vienaudžiem un no Dieva. Dieva žēlastībā, lai tas viss tā notiek. Amen. Amen.